vārds Daiga Konradī, un es esmu lielformāta un tekstila drukas uzņēmuma līdziepašniece Inkēdija. Un nokļuvuši šeit pirms 11 gadiem nu jau. Kāpēc es šeit nokļuvu, jo man ļoti tuvu vienmēr bija reklāmas sfēra, reklāmas joma. Un līdz ar to es arī biju aizgājis mācīties un studēt par šo tēmu. Un pēc tam sākusi meklēt arī, kuras var attīstīt savas prasmes, ko ieguvu studiju laikā. Neatradu, nebija tik viegli atrast to. Un atradu darbu reklāmas aģentūrā Enivo, kura šobrīd nodarbojas ar tieši reklāmas maketu izstrādi. Un no viņiem jau nokļuvu pie Inkēdija, kādēļ man likās interesanti šeit, jo šeit notiek ražošana. Un šeit es redzu ne tikai to maketa izstrādes fāzi, bet es redzu jau to saražoto produktu. Un kāds ir mans pienākums šeit, kad es sāku strādāt pirms 11 gadiem, es biju kā vienkārši pārdevējs. Cilvēks, kurš dodas pie klientiem, aprunājas ar viņiem, izstāsta par iespējām, kādas pie mums ir iespējams. Un pēc tam jau ar laiku kļuvu par pārdošanas nodaļas vadītāju un šobrīd jau arī vadu un atbildu par uzņēmumu. Un Inkēdija ir lielformāta un tekstilas drukas uzņēmums, kas nodarbojas ar vides un iekštelpu reklāmas noformējumiem. Kā piemēram, tad, kad ir tādi atbildīgi projekti, kā pasaules čempionāts hokejā, ikdienā prezentēju arī mūsu uzņēmumu tīklošanās organizācijās un pasākumos. Ļoti daudz jau 8 gadus pilnus jau pārstāvu uzņēmumu Inkēdija BNI. BNI tā ir Business Networking platforma. Un ikdienā pāraugu, lai visi darbi noritētu raiti, lai pasūtījumi tiktu izpildīti laicīgi. Un kopā ar savām asistentēm tātad vadam šos projektus, lai klients būtu apmierināts un rezultātā galā saņemtu savu produktu laicīgi. Grūtības vai izaicinājumi mēdz būt pie lieliem projektiem. Un es esmu saskārusies ar to, ka man ir grūti deleģēt kādam lietas. Un ka man liekas, ka ātrāk un vieglāk ir izdarīt pašai. Un brīžiem ir tā, ka tas projekts ir tik apjomīgs, ka tu jau beigās saproti, ka tu vairs nevari lūgt nevienam citam arī palīdzību, jo tu to visu informāciju esi uzkrājis pie sevis. Tu neesi šērojis to ar saviem kolēģiem. Tāpēc, ka ne jau tāpēc, ka tu negribētu, bet tāpēc, ka liekas, ka pats pie tevis būs drošāk un tu pats tiksi galā. Un tu beigās saproti, ka tas apjoms ir tik liels. Es tiku galā, bet tas prasīja ļoti daudz emocionālā resursa un spēka resursa un enerģijas resursa. Ja. Un es esmu iemācījusies uzticēties un deleģēt. Un pat, ja cilvēks kļūdīsies un pat, ja viņam nesanāks, viņš būs mēģinājis, es būšu mēģinājusi, viņš būs iemācījies, es būšu iemācījusies. Tā kā esmu bijusi situācijā, kad visu gribu izdarīt pati, un beigās saprotu, ka tomēr strādājot komandā ir daudz vieglāk.